Ir vislabākais, ja tas ir traks un bagāts. Tas ir vislabākais salikums. Pirmkārt, jābūt trakam, un tad jau jāmeklē tas iespējamais variants, kā tad dabūt to naudu. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē. Ja diskusija par prioritāriem sporta veidiem risinātos pagājušā gadsimta 90. gadu vidū vai pat gadsimta mijā, nav divu domu. Pirmajās rindās būtu motokross ar blakus vāģiem. Jā, vismaz tautas balsojumā tieši tik jaudīgs bija Sērģa un Rasmaņa zīmols un 5 izcīnīto pasaules čempionu titulu efekts. Mūsdienu pasaule, protams, ir kļuvusi racionālāka, bet standarti paliek. Un no Paula Jonasa tauta sagaida piedestālus. Ja tādu nav, esam vilšies, esam nīgri. Kur šobrīd atrodas motokross, kur atrodas Latvijā, kur atrodas pasaulē? Vai viegli būt braucējiem, vai viegli būt menedžeriem? Un kā Latvija jūtās uz pasaules motokross kartes? Mēģināsim parunāt šodien. Ja mēs to darītu divatā ar Jāņu Anšvicu, tas droši vien nebūtu pārāk interesanti. Tāpēc šodien bufetē mums ir jau pieminētais 5-kārtējais pasaules čempions. Jau pieminētā Paula Jonasa, profesionālais krustēvs, uzņēmējs un arī hokejists amatieris Kristers Serdis. Sveiks, Krister, prieks tevi satikt. Pēdējo reizi, kad zvanījāmies, bija ceļā no Cēsīm uz Valmieru, uz hokeja spēli. Novēlēja to 4 golus, teica, kaut vai vienu piespēlītu būtu. Nu, stāsti, kā uzbrucējs Serdis nospēlēja šajā mačā? Nē, tas nebija mačs, tas bija vairāk, ka es saucu par mēģinājums. Treniņš. Jā, bet tāpat jau uzspēlēja. Jā. Man patīk. Piespēles nebija, jā? Bija gan piespēle, gan gols. Laba diena. Man vienmēr liekas, ja piespēle, tad ir ok, ja gols, tu vispār izdevies vakar. Ar mocīti, kad pēdējā reize es braucu, nezinu, trasē vai uz ielas vai citur? Pa blakusvāģi es sen aizbraucu, jau vairāk, 10 gadus noteikti. Ar ielas moci šogad nesanāca. Tad tu nezini, ko tu pats pārdod, ja? Es zinu. Es pārdodu Yamahu labu produktu. Bet tu nenoņem skaidru, ja kaut kas pavisam jauns atnāk, saprast, kas tas ir, ko tu, lai tu zini, pastāstīt, nezinu, tev Džeks atnāks, dod stāsti, kas tas tāds ir. Sigai ir ļoti labi pārdevēji man veikalā. Viņi tiešām izpēta līdz pēdējiem sīkumam un paši izmēģina. Mums ir testa braucieni un paši brauc ar klientiem kopā un dažādiem veidiem. Mums bija šogad gan ielas močiem, gan offroad močiem testi, gan arī ceļojumu motocikliem. Tā kā viņi puiši ir izstāstījis tur raidījums būs pa īsi jums. Jā, pastāstīt, jo es esmu jau ar kādu laiku saprast no tevis. Yamahas moči varētu būt labākie pasaulē, varbūt arī ir, un visu laiku nemainīgā kvalitātē. Jautājums ir, vai kāds tajā brīdī pabrauc ātrāk ar citiem močiem, vai ar Yamahu var pabraukt visātrāk? Tu domā tieši sacensībās? Jā. Nē, sacensībās jau ne tikai motociklis brauc, būsim reāli. Tur arī brauc sportistu meistarību. Tie moči salīdzinoši ir diezgan līdzīgi visām firmām. Braucēju meistarību izšķir diezgan daudz mūsdienās. Un jau tie motocikli, kā es runāju arī ar tādiem manas paudzes vīriem, kad, ja tu agrāk tiki rūpnīcas komandā, tad jau bija garantija, ka tev jau ir tas tehnika, tāda soli labāk. Tad šobrīd tās satelīta komandas arī var iegūt faktiski līdzvērtīgu to visu to tehnisko aprīkojumu un tur tā atkarība ir, tā atšķirība ir tik niecīga, kad sportists daudz izšķir. Sportistam vajadzētu izšķirt arī to, kā tev tajā biznesā iet. Tā nav kā, tāpēc jau tās rūpnīcas ir, lai tirgotu močus. Tev Pauls palīdz, nezinu, vai jeb karsts, kas brauc. Zini, kā Pauli ir tā, kad mēs jau sākumā nodefinēju gan sev, gan viņam, kad nebūs svarīgi, ar kādu motociklu viņš brauks. Galvenais, lai viņam ir, lai viņš jūtās komfortabli, lai ir maksimāli labā tā komanda un vispārējais. Un šobrīd Pauls startē ar Hondu, un es tirgoju Yamahu. Bet bija arī piedāvājums no Yamahas un arī citām markām, bet tā izvēle tika izdarīta par labu Hondai. Un es tur neredzu, mūsu tirgu, protams, kad iespējams, ka kāds noslēdzās, bet es tāpēc jau Drīzāk, tas ir divas dažādas lietas. Drīzāk kāds pērk mocis, tāpēc, ka Pauls brauc, nevis
pērk tieši to moci, ar kuru palīdz. Es domāju, ka drīzāk daudz vecāku ved savus bērnus uz treniņiem un mēģina parādīt viņiem, iedot pagaršot, kas ir motocross, lai saprastu, vai viņiem patīk vai nepatīk. Un tieši tas arī vairo to masveidību motocrossā mums. Jo ne tikai Pauls, arī šobrīd brāļi Reišuļi jau ir faktiski jau tikuši pie rūpnīcas līgumiem. Manā gadījumā ļoti labi tie Yamahas līgumi. Un ir arī tālāk pēctecība, tā kā tā jaunā paudze diezgan labi attīstās. Un ir arī Latvijā mums ir pietiekami daudz sacensības un daudz sportisti. Un tā kā motocross šobrīd, es domāju, ka vismaz šī sezonā vēl bija ļoti labā līmenī. Un veikalā pandēmijas laikā esot visi moči izķerti. Tagad ir kā tagad veikalā? Tagad rinda vairs nestāv. Rinda vairs nestāv, bet nav slikti. Nav slikti. Jā. Nav tik labi, kā bija pagājušajā gadā, bet nav tik slikti, kā bija varbūt pirms tam. Tā kā ir ok. Kāds kopumā ir tas motocross kustības Eiropā, tāds racionālais pamats? Tas ir, es nezinu, ir skatītāju daudzums, ir TV līgumi, vai es nezinu, tas ir tiešām tikai tā, ka Džeki, brauciet, rādiet mūsu marku, lai pērk veikalos pie dīleriem. Kā es saku, tas ir sporta veids, teiksim, kaut kādam zināmam cilvēku lokam, kam tas patīk, interesē. Tagad pēdējās nācijas pieņems, viņi bija Francijā, bija par 100,000 apmeklējums. Klātienē. Tas ir kopā. Tas bija tendence, jā. Tas ir kopā, bet tur, es pats biju tur uz vietas un tiešām, kā saka, izcilāku motocrossu es nebiju redzējis savā dzīvē. Tiešām laikapstākļi, skatītāji, trase, cīņas trasē. Viss bija perfekti. Arī alus bija labs un vēss. Viss bija tā, lai būtu motocross svētki tiešām pilnā nozīmē. Un tieksim, tajā nācija motocrossā arī Yamaha rīko saucamo Blue Crew, kur ir jaunie sportisti, kur brauc ar 65 kubikiem, 85, 125, un tur atkal izvēlās jaunos sportistus, un tur arī viens no latviešiem, Jēkabs Kubuliņš, tika izvēlēts. Tagad viņiem šos 18. līdz 21. būs saucamais masterklases, kur viņi brauks, un tad lielie vīri skatīsies, vērtēs ne tikai braukšanu, bet arī attieksmi to, un tad beigās iespējams, ka viņš arī tiks pie kaut kāda rūpnīcas atbalsta. Klausies, bet tad Franču Kristērs Seržo, tas, kas grib sarīkot nācija motocross. Viņš arī klauvēja pie Makrona durvīm, lai es sarīkotu nācijas, man vajag tik vai tik, vai tomēr tur, lai sarīkotu nācijas, pietiek ar to, ka tu zini, ka atnāks 100,000. Es to nemācīšu atbildēt šo jautājumu. Es domāju, ka, lai tu trenētos, kā sarīkot ķegumā, tad... Bet tur ir pilnīgi cits tirgus un pilnīgi citā, teiksim, tā kultūra cilvēkiem, un tu redzi, ka tur nav tā, ka nāk tikai... tur nāk tiešām, es zinu pēc saviem laikiem, Francija un Anglija, tās bija divas vietas, kur faktiski bija visvairāk. Francijā vēsturiski... Beļģija, Holandas atvainojos? Tur nebija tik daudz skatītāji. Tur nav ar tavu draugu Vilimsenu, Danielu un arī Marcelu. Nebija tā, kā bija Francija un Anglija. Tur tas ir pušu... Uz ko viņi nāk? Nāk uz motocrossu. Viņi nāk uz parastiem, uz čempionātiem, nāk tur čempionāti Francijas arī, kad mēs vēl startējām arī tagad. Francijas čempionāti ļoti daudz. Nevēlti pastīsimies, Franči uzvar jau kuro gadu pēc kārtas nācija kausā solo motocrossā. Viņi ir N-kārtēji, es nepateikšu precīzi cik, un arī šogad ļoti pārliecinoši. Viņiem ir spēcīga komanda, viņiem ir spēcīga federācija, viņiem ir viss tā struktūra sabūvēta, viņi ir pietiekami daudz, viņi pietiekami liela ir. Un tas viss strādā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Ok, Francija, bet tā kopumā vecajā Eiropā var teikt, ka motocross ir pašpietiekams. Viņš spēj sevi atpelnīt, nopelnīt. Vidējā Eiropā, jā. Mūsu galā, kā jau tu minēji, bez valdības atbalsta mēs tādus lielos mačus sarīkot nav iespējams. Šī licences maksa ir, nav variants, jo tie cilvēki neatnāk tik daudz, lai mēs nosaktu. Viņi atnāk, lai mēs nosaktu tehniskās izmaksas vispārējo, bet lai teiksim, būtu tas pienesums tik liels, kad arī tā varētu nomaksāt. Bet šī gadījumā valsts ieguldot to licences maksu,
netieši viņi saņem atpakaļ plus mīnus vairāk nekā viņi ir ieguldījis. To mēs veicam katru gadu pētījumus arī ķeguma posmam, un tur pēc skaitļiem ir redzams, cik tie atbrauc, cik tur tajā PVN-ā paliek un cik viņi tur noēd. Un tie, kas ir fiksētie, cik viņi vēl nodzer vecrīgas krogos un tā tālāk pazaudē makus un nospēlē kazino, neviens jau nestāstīs mājā, vai ne? Līdz ar to tas ir tāds pozitīvs stāsts, un tas nav tikai viens pozitīvais. Pozitīvais arī tas, ka, kā mēs runājām, tā jaunā paudze, viņi redz, viņiem tiek rīkots piekdienās ir tā saucamā juniora akadēmija, kur sasauc atkal no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas jaunos sportistus, trenerus māca, treneriem ir, tas ir tāds vesels tāds process. Un šī gadījumā tie produkti ir, manis pieminētie brāļi Reišeļi, kuri tieši tādā veidā arī soli pa solim gāja to uz augšu. Bet es esmu, jaunais basketbolists, es skatos, 30-40 miljonu pelnu džeki. Jaunais hokejists, tur 15-20 var dabūt. Es esmu jaunais motocrossists. Baigi jau tie džeki paši neko nepelna, tā nav? Nē, kāpēc tā? Starpība. Pieskārties pasaules čempions blakus vāģos, tur 3 paudzēm nenopelnīja. Un tagad Džefrija Hērlings, Timi Gaiseri, Jorge Prado jaunais. Tie džeki nopelnījuši. Es zinu, ka Hērlings ir pietiekami labi nopelnījis. Es nezinu. 100 tūkstoši, tie miljoni, tie 10 miljoni, nezinu. Tie ir miljoni, bet es nezinu cik. Bet viņš ir gudrs čalis, viņš saguldījis nekustamajos īpašumus. Tas ir nākamais solis. Jā. Viņš nenotērē tur vienročos vai vēl kaut kur. Es zinu, ka Tim Gaisers arī ir vairākus miljonus sapelnījis. Bet viņi nopelna ar to, ka viņi kļūst par čempioniem. Čempionu titulu tev maksā. Arī Paulam līgumā. Ja viņš uzvarēs, viņam būs miljons un vairāk. Bet tev ir jāuzvar. Tas ir tīri bonus, ja? Kā par sportisko sasniegumu, kas ir tituls. Tas ir tikai motocrossā. Tev ir jāuzvar. Ir tieši tā. Tev jābūt no tiem topā, un ja tu tur tā sāls ir, un tad, ja tu esi labākais, tad tu tiec pie labākā. Ja tu neuzvari? Tad tu nedabū. Tad cik tu dabū? Tas ir atkarīgs no līguma, kā kuram. Apmēram tāds vidējais aritmētiskais džeks, kurš nav 1. un 3., bet kurš ir 5., 9. vai top 10. Jā, es teiktu, var tā teikt? Labāk pa vidējo latvietu noteikti viņš saņem. Es nezinu, cik vidējais hokejs saņem, neesmu nekad interesējies, vai basketbolists, nezinu, Eiropā spēlējot, pieņemsim, visiem labi zināmais Gražulis vai Žagars. Es nezinu. Es varu jums pajautāt, cik viņi saņem, kāda viņiem alga. Jūs zināt, Ilmārs to zina. Sākam. Vai hokejs pieņemsim 30. Vidējais. Tevis pieminēti jau augstāk. Vismaz tie, kas spēlēja pasaules kausā, es teiktu jau starp tiem 60, 70, 80 tūkstoši eiro gadā. Vidējais. Un tad ir vēlams atskaitīt to vienu, kas šobrīd spēlē Bostonas pilsētā, un pat to, kurš šobrīd mazāk spēlē Oklahoma City pilsētā. Tie ir labi, tie ir augstākie. Tie ir 30 miljoni, bet starp tiem vidējais 60, 70, 80. Bet labi, par sportistiem mēs esam noskaidrojuši. Amerika? Eiropa viens pasaulē, Amerikā viņi saka, tur tie supercross, tie ir tie nosacīti, kur tu var vairāk nopelnīt. Bet, attiecīgi, arī tur tas traumatisms. Ja mēs redzam pēdējos gados, tur pusi paliek dzīve tikai sezonas beigās. Viņi jau tur apsitās. Dzīve, tas ir veseli. Vienmēr ir traumas, salauž kaut ko tur šo vai to, jo tas ir pietiekami bīstam un diezgan tas sacensības viņiem bieži viņi sanāk. Bet tur viņi arī tur var nopelnīt. Bet kā biznes tas ir cits modelis? Es zinu, savā laikā, kad Hērlings aizbrauca uz to Ameriku, vienu posmu viņš vinnēja, viņš 100 000 dabūja. Ir vērts aizbraukt. Bez 100 štukām, jā. Bet ja nevinnē? Ja nevinnē, sapratu, kad otrā vieta, cik man zināms, tad tajā laikā palika tas Maskvīns, un viņi sēdēja pie galda, Hērlings prasīja, cik es tev atņēmu. Viņš saka 75. Un tad tas otrais 25. Jā, viņš bija it kā, bet tas ir pa vienu posmu, jā. Tad, cik es lasīju, tur tas jaunais Džefs Laurents, viņam ļoti labi maksā. Viņam tur arī sponsoru līgumu un tā tālāk. Bet Amerika ir milzīgs tirgus, un tur jau
krietni savādāk. Nevēl tagad Prado arī aizbraucis, trenējās Amerikā un it kā baumo, kad pirmos 3 posmus viņš tā kā mēģināšot varbūt uzbraukt. Bet vai tās ir baumas vai patiesība, to jau ne jau viņš izlēms, arī komanda, teiksim. Krister, bet par to tirgu Eiropa nav mazāk par Ameriku, tātad kaut ko nemāk. Tāpatās, ka ir mēģinājumi Latvijā bijuši, mēģinājumi Baltijās arī kaut sacensības. Tāpēc, ka vismaz šobrīd solo klasēs MXGP klases braucēji pasaules čempionāti minūtes ar 2 apļiem var Baltijā nobraukt 4, 5. Tu pat sacensības nevar uzrīkot. Un tad pirms gadiem, kas izčākstē, bija super kaus, kur tur cik bija 10 minūtes plus 2 apļi, 15 minūtes plus 2 apļi. Un tad bija mēģinājumi Baltijā. Un nekur tas nebeidzās. Zini, ka ļoti grūti ir saprast, jo šobrīd arī, teiksim, mums motokrosā tādi izteikti braucēji Latvijā. Ir manis pieminētais Pauls Reišuļi, tad ir Edvards Bidzāns, kas arī cītīgi strādā, vēl varbūt pāris, kas cenšas. Bet, ko dara brāļi Lielbārži? Brāļi Lielbārži ir blakusvāģi. Jā, bet viņi neklauvēs arī pie... Jā, viņi jau 5. šogad nobrauc kopvērtējumā. Es domāju, ka tur jākrāj tikai pieredzi, ja mēs redzam tās kļūdas, tās neveiksmes, kas viņiem bija tās tādas, vēl var mierīgi norakstīt uz jaunību. Zem 10, respektīvi, lai rīkot sacensības. Jā, kam? Kādā ziņā zem 10, lai rīkot? Tu sāki uzskaitīt par Baltiju, izčākstēja tas, ka Latvijā, Latvijas braucējiem tos motokrosus nevar tik daudz sarīt, tās minūtes nevarēja nobraukt. Mums arī federācijā, mums ir pamatā viss balstīts uz amatieriem. Jā. Ir amatieru seriāli, amatieri un bērni. Jā. Un tad no tiem bērniem tad veidojās kāds 1, 2, 3, kuram tie vecāki spēja pavilkt to sporta veidu, kam ir tas talants vispārējais. Bet tā pārsvarā paliek tā masa, kas līdz kaut kādam zināmam vecumam to nodarbojās, pēc tam jāizdara izvēle. Tad sākās lielā dzīve. Vai nu. Bet tas izbrīns man bija, tā Baltija bija piemērs. Ja Eiropa nevar ar savu kopumā... Jā, bet Eiropa arī, tie pašā Holandē, lai viņi savāktu normālu sastāvu, teiksim, Holandas čempionātā, viņi no pagājušā gada 5 posmiem, nākamgad būs 3 posmi tikai. Jo viņi saprot, ka viņi nevar savākt kvalitatīvu sastāvu. Vienīgais Eiropā tas, teiksim, tāds nākamais seriāls, kas ir pietiekami spēcīgs, ir ADAC čempionāts Vācijā, kur brauc tādi džeki, kas nebrauc varbūt pasauli, bet viņi... Ja nekļūdos, arī Pauls ir uzbraucis. Jā, Pauls arī uzvarēja ADAC. Tas ir tāds labs junior čempionāts, un tiem, teiksim, tā kā Maks Nāgls, tur Jordi Tiksjers, kas varbūt MXGP vairs nevar iebraukt 10, bet tur viņi vēl var braukt, to, ka naudiņu nopelnīt. Bet tas ir lielais ADAC, kas ir tas Vācijā mums līdzīgi kā Lambu laikam, ja? Kas sponsorē to seriālu. Un tur viss strādā, tur ir 8 posmi, un arī mūsu jaunieši visi brauc uz turieni ļoti labas, teiksim, tādas sacensības pieredzes gūšanai. Tā. Tas tāds pārējais tie seriāli, Francija mums ir tālu, tur atkal ir sava upa, bet arī tur, teiksim, starpības starp 1 un 30 to ir ļoti liela. Tur nav tā, ka visi brauc 5 sekundēs. Nē. Tas sporta veids, motokross. Vai tu noskaidroji par sportistiem? Amerikāņiem, francūžiem? Nē. Eiropā var būt kāda sponsora. Tu teici, Amerikā tur ir papildus sponsoru līguma, Eiropā ir. Tu esi Red Bull atlants, mēs zinām, tu dabū tikai buņģiņus un cepurītu un maiciņu, vai tu dabū arī kaut kādu tev iedod arī kaut ko finanses, tu var izmantot tos viņu tur, kur Pauls brauc, teiksim, tās lietas. Viņš, teiksim, šī gadījumā viņš bija Red Bull atlēts. Viņš varēja sacensībās iet tajā Red Bull stationā ēst, kur viņas baro. Tā, ka 3000 kontā katru mēnesi, tā nav, jā? Tā nav. 3000 nav. Jāni, tagad es esmu uzdevis. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Ķēguma trase. Tur bija 15. gads 2000, kad tur trase nonāca tavā rīcībā, ja tu nopirki. Ar visu šo stāstu, ka motokross Eiropā mokās ar mačiem, visu, ko tu ar to zelta zirgu kabatā, kā tu jūties? Tajā brīdī es jutos diezgan slikti. Tas bija emocionāls vai racionāls lēmums to brīdi?
vairāk emocionāls. Tajā brīdī Salvis Freimans, kas iepriekš to visu bija sabūvējis, uzkūrējis un atvedis to nāciju motokrosu uz Latviju, faktiski olimpiādi, kā saka. Ja? Viņš stipri saslima. Bija skaidrs, ka viņš Neturpinās. Viegli smiltis un to, ko viņš ir izdarījis Latvijas motokrosu, es tikai varu, labu teikt. Ja? Mums bija tā saruna, un sākumā es viņam teicu, nē, taču man nevajag nekā. Ko man cēsīs ir trase, visu forši. Un vienreiz, otrais, un tad beigās Salvis viņš diezgan labs tāds. Pārliecinātājs. Jā, uz emocijām ņēma. Kristers nav tas, kur jūs vieglāk pārliecināt. Nav vieglākais pasažieris, Kristers Veļģis, bet es tā izvērtēju visu to, saliku bildi kopā. Viņš man teica, viņš teica, Kristi, kurš vēl to pavilks? Ņem, apmēram tā. Tad beigās arī nāca tas. Tad es sapratu, ka tās pirmie 2 gadi bija tādi kā tūkstnesī bez kompasa. Tagad ir kāds kompas iedevis. Tagad es pats to kompasu sazīmēju. Man ļoti labi izveidojies tas, kā es saku, viss jau atkarīgs no cilvēkiem, kas tev apkārt, kā tu ar viņiem var sadzīvot un kā tu arī viņus nomotivēt vai vienalga, lai tas viss notiktu. Tā beigās jau lēnām tagad tā stresa nav. Lielākais stress ir, katru gadu arī tagad mēs noslēdzām to līgumu uz nākamajiem 3 gadiem, bet, viss jau ir tā manis pieminētāja iepriekš tajā. Būs tā licences atbalsta valsts, dos, nedos. Ja nedos, skaidrs nedos. Šogad ar tā līgumā, ja līdz jaunam gadam mums ir jāveic tas maksājums, ja nē, tad nezinu. Parasti līdz šim vienmēr ir tā kā, kas saka, sadzirdēti, atbalstīti. Tagad arī ar Latvijas Federācijas prezidentu Mārtiņu Lazdovski tad mēģinam, lai saklaus, lai dzird, lai nav tikai tas basketbols un kas vēl tur rallijas un tā tālāk. Mēs tagad tur, pasaules čempionāts rallijā. Jā. Kas vēl tur tie sporta veidi? Diezgan daudz volejbols. Katru gadu jau it kā visu laiku ir bijis. Tagad tajā, cik es saprotu, tajā atbalsts mehānismā kaut kāds mēģinājums kaut ko pamainīt, bet nav īsti skaidrības vēl. Kāda tad tie kriteriji? Kas jādara, lai tu, teiksim... Lai patiktu. Lai tu, lai tu, tad ceru, ka tagad kaut kādā brīdī tas noskaidrosies. Tu neesi vēl sapratis, kas jādara tev, lai tu patiktu. Meitenēm skaidrs, jāmāk labi dejot. Tā meitenes, tu teici, tur meitenes nav tikai balsotājs. Nē, es tālāk nerunāju pa valdību. Ministru kabinetā ir pamaziņu. Ministru kabinetā, tur, kā jūs minējat, tur tas pragmatiskais aprēķins ir pozitīva bilanci, it kā, bet... Bija vairāki sižeti, man bija jānoskatās. Man nepalika sajūta, ka valdība māca sarēķināt to, par ko tu stāstīji. Cik ir palicis tas PVN, cik Vecrīgā Ingmāra maki atstāti un tur bija runa par citiem notikumiem. Katru gadu mums to aprēķinu veids pēc IZM izstrādāts metodikas, kas ir apstiprināta. Tu nedrīkst savādāk rēķināt. IZM rēķina tev PVN? Nē, viņi ir izstrādājuši metodiku, pēc kuras aprēķina. Labi mači, slikti mači, ja? Nē, es nezinu. Tas ir jāprasa kompānijai, kuru mēs algojam, kuru arī veic tos aprēķinus. Es jau viņus neveicu. Kristeri, zini? Nē. Man pat nevis par tevi, tur runa bija par citiem. Šobrīd Latvijā gaisā ir vēji par olimpiskā basketbola kvalifikācijas turnīra rīkošanu. Kā arī, es nezinu, vai tu zini, jo Sigulda ir diezgan tālu no Ceisīm. Mēs vēl tur gatavojamies Olimpiskās spēles daļai rīkot. Un tur, es domāju, tie cipari krietni atšķirīgi kā par pasaules čempionātu posmu zelta zirgā. Jā, bet es saprotu, ka viņi jau neprasa, tā kā mūsu gadījumā ir tā licences māksla. Viņi jau prasa spēļu vai to posmu rīkošanai un infrastruktūra arī. Es jau neprasu nevienu eiro centu. To mēs uzturam pa saviem trimerētājiem, manējie un pa traktori. Tur bija pats maksāja. Es pat nesalīdzinātu basketbolu, pasaules čempionātu rallijā, motokrosu un olimpiskās spēles. Man no tiem sižetiem netika skaidrs, vai tā būtu Latvijas attīstības aģentūra vai ekonomikas vai finanšu ministrija, ka tur rekuru sarēķināt. Mums pavasarī bija pasaules čempionāts hokejā,
es esmu paskatījies, ka pasaules čempionāts hokejā arī ir pluszīmīti, kā ir, es saprotu, ķeguma gadījumā. Ka viņi nav, es neatradu, ka ir tas sarēķināts, ka ir tas mehānisms. Bet, tas nav. Es saku, tas pētījums jau ir, es to viņu var aizsūtīt. Motocross ir, es arī palūkšu. Jā, viņš jau publiski nav nekāds slepenais dokuments. Šonedēļ par šo kā reiz būs jārunā, es esmu vairākiem cipriem. Protams, nav problēma. Kā lielie mači notiek, ir... Mazie mači. Nē, lielie mači notiek, tu esi plusos, un lielie mači nenotiek, tu esi mīnusos, tā var nolikt kopumā ar zelta zirgu. Vai tā nav? Tie ir izdevumi, ikdienas izdevumi, kas ir uzturēšana. Jā. Protams, ja tā notiek pasaules čempionāts. Tas jau vienīgā trase būtībā ir, kurā var rīkot. Amatieru sacensības es šogad rīkoju. Es sapratu, ka viņi nav paredzēti arī amatieriem. Ja viņi baidās lekt, viņiem ir visādas citas lietas slikti. Vienkārši tā trase ir paredzēta tam lielam eventam, sauksim tā. Lielais events notiek. Kas pārējā laikā notiek trasē? Nekas. Govs ganās. Nekas. Tur vienkārši ir teritorija staigā krustšķērs vai tas? Jā, tur vietējais staigā, tur viņi skrien krosiņus, viņi staigā ar suņiem, ar bērniem. Es neliedzu tur iet apkārtējiem iedzīvotājiem to izmantot, to teritoriju. Vienkārši, galvenais, lai nebojā viņu, lai nesit stiklus un kaut gan tur ir arī huligāni trāpījušies, kas tur izsit kaut ko. Klausies, salīdzinot ne tikai ar 90. gadiem, bet 80., 70., 60. Vaidavas kausiem, citiem kausiem. Nav motocross daļu auras zaudējis Latvijā? Es domāju, ka vienkārši tā līdzjutēji ir pamainījušies. Tā jaunā paudze, viņi kaut kur citur skatās. Necap desiņas vairāk. Nedzer alu. Ja tētis ar māmu iet regulārs motocross, tad arī puika cep desiņas un ēd, un visi forši. Un ir jaunieši, kas iet, kam patīk, bet tā masveidība, kā tu saki, ja mēs pastamies tos 90. gadus, tevis pieminētos, kad es pats startēju, tagad apstos tos video, tur cilvēku 1000. Ja? Tagad tā nav. Ir tā kategorija, kas nāk, kam interesē, bet ja mēs skatāmies tīri, Latvijas čempionāta apmeklētības, tad es domāju, ka motocross ir diezgan labā pozīcijā. Ja mums katru sacensību ir kā minimums 1000 līdz 2000 skatītāju klātienē, ko mēs nevarētu minēt varbūt par citiem sporta veidiem, kas ir Latvijas čempionāts. Tie posmi mums ir 5 dažādās Latvijas pilsētās, un viņi ir normāli labi apmeklēti. Šogad mums svarīgi jau 3. gadu, man liekas, gāja televīzijā viss tas pasākums, visu dienu. Westford Sports rādīja. Tā kā arī sponsori atsevišķi, kas ir, grib piesaistīties, ir interesanti. Cik bija klātienē? Kurai tā? Cik bija klātienē pasaules čempions pēdējais, ķegumā posms? Tīri interesi pēc. Apmeklētība? Apmeklētība bija kaut kā 14,000. Tas ir pat 2 dienām. Man liekas, 7 sestdienā? 3 dienām. 3 dienām. Jo piekdien jau viss sākās. Biļetes skaitos. Sestdienas, kopā 14. Tas nav tie unikāli. Yeah. Tie ir apmeklējumi. Kā viņi skaita katru dienu, ja tu esi nopircis biļeti, tu nāc 3 dienas, tu guli 3 naktis, tu tērē pa viesnīcu un tā tālāk. Jā. Es varu pat kļūdīties, varbūt pat vairāk bija. Ingmārs pārlēc uz ķegumu. Jo es teiktu tā, ka tas notikums arī vairāk nav tāds. Miedarbībā gan tā publika vairs nav tāda. Nav tā, ka kaut vai 90. ko iet skatīties, nerunājot tur uz senākiem notikumiem. Tu domā par MXGP vai vispār par motocross? Par motocross. Tur jau tie ir Latvijā, galvenokārt Latvijā. Tur uztur, ja tu prasi man no malas par... Un it kā es pietiekami tālu no motocrossa un kaut kādā saskarsmē drusku, kā tu zini, ik pa laikam esmu bijis, žurnālists, skatītājs. Bija lielāka aura, lielāka zvaigznes, lielāka vilkme, sauc kā grib. Ažiotāža. Piekrītu, jā, bija. Šobrīd tie mūsu labākie ir Eiropā. Jā. Un tie, kas nebrauc uz Eiropu, viņi, tā kā tu saki, varbūt pietrūkst tā vilkme tiem pašiem sportistiem. Nav viņi tādi, varbūt, kā bija tevis pieminētais 90. Bija vesela virkne. Man grūti tev atbildēt. Es nemāku pateikt, kāpēc tā. Vai mainās tā interese, vai vienkārši tie cilvēki izšķīst uz citiem sporta veidiem. Tagad
Nemācējuši atbildēt. Kā Latvijas saka, faktu sejas. Tu teici, ir viņa Eiropā, ir viņa pasaulē. Es jau pieteikumā pieminēju to pašu Paulu Jonasu vārdu. Tas, laikam, ir galvenais iemesls, kāpēc tu pēdējos gadus 7, 8 esi publiska persona. Visbiežāk esi spiests izteikties. Jā, man kaut kā sanāk tā. Jā. Ok, vēl. Es saprotu, ka mēs jau pārējām pie Paula. Jā. Pirms Paula. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Vai ir dzīva ideja Baltijas čempionātam, Baltijas sacensībām, vai tas tiek starp federācijām risināt? Šogad mums bija mēģinājumi jau vairākus gadus atpakaļ, bet tas īsti neaizgāja. Bija pagājušajā gadā arī neaizgāja. Tagad šogad Igaunijas federācija ir jauns krosa komisijas vadītājs. Arī lietuvieši ir interesēti. Runājām arī ar lietuviešu tādu pelēko kardinālu Jāsikoni. Viss tā kā ir darām. Mēģinam, taisam kaut vai katrā valstī paralēli tam Latvijas vai Igaunijas vai Lietuvas čempionātu posmam to Baltijas posmu ieskaiti, un tas skatāmies. Bet atkal tur atdurās. Kaut kādas starta naudas, kaut kādas tur prēmijas. Tur ir jāpastrādā. Tur ir jāpastrādā. Jautājums, kurš strādās? Tad kāds, kuram strādā, tam ir atkal jāsaņem kaut kas. Tad kurš tad ņems to somiņu? Garantija nav. Garantija nav, bet ir atkal tā kā ir bilancē pie mīnusiņiem. Plusiņi ir tādi, kas ir bijusi mana specialitāte, mēdīja lietas, televīzijas lietas, translācija lietas. Tas atkal ar līdzīgām izmaksām, kā tev vienā posmā Latvijas čempionātam, ar līdzīgām. Tas produkts var aiziet uz Igauniju, Lietuvu. Protams, tāds arī tas lielais plāns ir. Un, ja nemaldos, šī mēnesī ir paredzēta tikšanās Tallinā visām federācijām. Man liekas, ka citos sporta veidos arī, vai volejbolā, vai kur ir tas apvienotais čempionāts. Daudzos dažādi. Visi trīs, tikai ar Igauniem, tikai ar Lietuvi, tur ir dažādi. Jau ar lietuviešiem diezgan viegli sarunāt. Šogad mēs arī nepārklājām sacensības, visi tie pašā laikā Igauni uzliek precīzi sacensības tad, kad ir mūsu datumi. Tur ir trim jāsaiet. Jā, un tur ir trim jāsaiet kopā, jāsaprot, kā mēs to tiešām darām, nedaram. Nemācēšu atbildēt, kāds būs rezultāts, bet cerams, ka būs. Cerība jau mūsos visos dzīvo. Tā ir tā pēdējā, kas pamet. Ir muļķis, jā, mēs zinām. Man nav līdzīgi. Man Ingmārs teica, to līdzīgi prasa. Man arī motokrosā ir bijis jāiet caur tiem cipariem, un ja tas izdodās, tur ir plus mīnus 7 miljonu tirgus. Jā. Ja nonāk pie tā, tas ir 7 miljonu tirgus, tas ir televīzijai, tas ir klātienei, tas ir sacensības. Tur veidojās, kas ar ko brauc kopā. Ja prasa, man nav cerība muļķi mierinājums, tas ir tikai laiks, kad Baltija nonāks. Pareizi jāpārdod un pareizi jāatrod pareizais, nezinu, atbalstītājs, kurš tiešām ir ieinteresēts un kurš saredz tajā visā. Jā. Bet kādam tas jādara. Jāatrod tas kāds. Kāds? Saules ķegumam atrada. Tur jāatrod šim kāds. Cenšamies. Ingmār, tu droši vien ne. Nē, es nevaru. Kāds droši vien? Es palikšu es arī vietā, ne. Es arī savā. Mums ir cilvēki, kas ir izrādījuši interesi, bet, viss jau atdurās pret to darīšanu. Šis nav. Pirms tava laika ir bijuši mēģinājumi. Tur nav. Grūti. Nav viegli, jā. Produkts nav viegls, produkts ir specifisks. Nav runa par produktu, līdzīgi ir bijis, nav jauns divritenis. Spēka vīriem ir bijis līdzīgi. Bumbu tev fiziski vienā brīdī tev pietiek Latvijā, kas var uzcelt. Tad paliek 2-3. Bet Baltijā var sameklēt, jo tad vēl ir 2-3 Lietuvā un tad vēl ir 2-3 Igaunijā. Ar grūts produkts. Tur lielākā grūtība latvietiem, igaunim, lietuvietiem apsēsties, sarunāt, salikt, sazīmēt plus mīnus. Precīzi tā, lai visi būtu uz vienas lapas. Tā kā produktam nav nevainas. Jā. Nē, es saku, tādā ziņā, kad jāstrādā. Okay, Jānis ceļ Baltijas svara bumbas. Pirms viņš man rupi pārtrauc, es pieminēju Paulu vārdu. Tā tad vēl viena sezona, 5. sezona aiz muguras, vēl viens rudens salūta baigi nešaujam arī šogad, vai ne? Diemžēl nē. Kādi ir secinājumi, kādas ir sajūtas, kāda ir sprieduma, kādas ir vīzijas?
secinājumi ir diezgan tādi skumīgi, jā, varētu teikt. Kad, diemžēl atkal jāsaka, diemžēl kaut kur tās traumas visu salika ne tur, kur bija jāsaliekās. Sākums bija labs, pirmais posms bija pat ļoti cerīgs. Pat divi, man liekas, nebija slikti. Pirmais bija labs. Pirmais bija labs, pat necerēt labs arī, bet arī jau tās aizkulises bija tādas, ka tas mocis tur gaisā slāpa nost, vēl kaut kas tur pauzes sāka pišķīt uzvilkties, varbūt, kas ir loģiski tikai, ka tev... Viņam ir pieredze ar to, kas notiek. Diemžēl, jā. Tieši tā, un viņš jau pats saka, tad tā komanda mēģināja glābt to situāciju, kā mēs runājām tagad Francijā ar to komandas šefu, kad tā lielākā kļūda bija tā, ka viņi kā komanda centās uzreiz to maksimāli labāko tehniku iedot. Tur sapirka visādas elektronikas, to, un paši īsti nemācēja to visu, tās niansītas salikt. Vajadzēs soli pa solim iet ar to standarta variantu, lēnā garā un likt klāt. Pauls pats bija maksimāli, noskaņojies jau uz to top 5. Komanda gribēja maksimāli labāko, bet šī gadījumā es teiktu vairāk pievīla tā vēlme mēģināt pārāk labi. Pārcentās, jā. Vajadzēja, kā viņi paši teica, arī komandas boss, mēs runājām, viņš saka, vajadzēja soli atpakaļ un tad tinkš likt to klāt, kamēr tur aiziet viss. Tas bija tas lielākais klupšanas akmens. Tas sākās tie kritieni, tās traumas. Ja tu sezonas vidū dabūni 1, 2, 3 traumu, tu uzskati, ka viss ir beidzies. Tu jau nevar tikt atpakaļ tajā ritenī. Paldies Dievam, viņš arī, kad atgriezās, nemēģināja vairs ķert to lielo ātrumu, jo tie puikas jau ir pabraukuši, viņi jau ir ieskrējušies, tu jau vairs nevar. Tas tev nav tā, ka tu varbūt citos sporta veidos tu 1, 2 reizes uzspēlē un viss ir kārtībā. 4 mēneši bez kilometrāžas vispār. Tieši tā, un tas ir tas trakākais. Un sezonas vidū, kad tu sēdi un citi brauca, tu nevari pabraukt. Tas arī bija tas lielākais, es uzskatu, šī sezonā tāds. Bet labā ziņa tā, kad uz beigām aizgāja jau soli pa solim arvien labāk. Skaidrs, ka tur viņš ir tālu vēl līdz tiem top džekiem, ja mēs paskatāmies gan pēc braukšanas laikiem, gan priekš īstā es teikšu, uzvedības uz motocikla, viņam ļoti daudz jāpieliek atkal atpakaļ, kāds viņš bija, kādā formā Pauls bija un kā viņš var pabraukt. Un es joprojām ticu, ka viņš var pabraukt, un es joprojām ticu, ka viņš var uzvarēt. Vienkārši viņam pašam ir jāsaliek sev atpakaļ. Tās Honda slimības, tas uz nākamo sezonu. Šobrīd viņš tā kā viss ir, kas saka, ar antibiotikām sašpricēt. Jā. Mats uzvedās ļoti normāli arī tagad Francijā, bet, kā es saku, tas lielā tā šķirba parādījās tajā brīdī, kad tie citi brauca, viņš nebrauca. Redz, es jau negribēju pārtraukt, man Ingmārs uzreiz spēra zem galda, kļūst nervos. Tagad par amerikāņiem runāju. Pēdējo, kad ir 15 gadu titulētākie MXGP vai MX1, lai kā tas sauktos. Tonijam Kairolī izdevās ļoti daudz izcīnīt, viņš galīgi nepalika bez izlaistām sezonām. Labāk ir gājis Timam Gaiseram, arī nav palicis bez daļēji izlaistām. Un Džefrijs Herlings, lai viņš spēja vēl pabraukt tik ātri, cik viņš var pabraukt. Viņam ieskaitot ķegumus tur ar potītēm un tā. Džefrijs tagad ir vispār. Tagad atkal es lasīju, ka viņš salauza atslēgas kaulu atkal kārtējā tur pludmales krosā. Neveiksmīgi. Es redzēju to video. Es nezinu, jūs redzējāt, ka viņš brauca. Vienkārši tur liels daudzums to sportistu. Un tīri priekšā viņš nokrita. Viņš to vienkārši fiziski neredzēja. Kā lec tā virsū klāt. Un atkal viss slikti. Sagaidīt. Tur nav tā, ka citreiz, ja tu izej cauri Latvijas presē, Paulam tas, Paulam šitas un tā tālāk. Skaidrs, ka tiek pieminēts arī Herlings, Gaiseri. Un pirms tam Kairolī. Sporta veids ir tik nežēlīgs, lai jūs, kā pats, viens kritiens un tev viss Gaiseram sezonu. Jā. Nezinu, pašā sākumā nokrita, salauza augšstilbu. Paldies par uzmanību. Jā. Un kamēr viņš lēnām tika atpakaļ, un viņš jau
atgriezās, viņam jau tā tehnika nebija vairs jāapgūst. Šī gadījumā viss bija, kas saka, Prado ļoti labi nobrauc, stabili, netrakoja. Viņš nobrauc tā, lai kļūtu par čempionu. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Viņš varēja atļauties. Īpaši pēc Gaisera, īpaši pēc Herlingsa. Jā, tur Febra arī pakrita. Kaut gan Febra bija ātrāks, varbūt kaut kādos braucienos, bet Prado nobrauc. Viņam tas labais mots. Kawasaki? Viņam tagad, tad viņš agrāk brauc, to labo mots. Yamaha? Viņš ar Yamaha izcīnīja titulu. Vienīgo savu. Pagaidām. Tad, principā, tā kopsavilkums ir tāds, ka nevis Pauls ir traumatiskākais no tiem visiem čaļiem, bet vienkārši mēs Paulam praktiski lielākā daļa vienīgajiem sakojam līdzi. Tāpēc mēs viņa traumas pamanām, liekas, ka viņš ir vienīgais. Tas, tur viss traumējās. Jo es paskatījos, viņam ir 32 izlaists maču 5 gados, tas ir faktiski 2 no 5 sezonām viņš ir nosēdis. Es nedomāju, ka Herlingsam ir daudz mazāk. Paskaitiet Herlingsam. Jūs statistiķi esat, jūs tagad šodien arī Herlings. Gaisers, tāds kā Rolī, viņš diezgan... Uz beigām viņš ilgi turējās. Jā. Bet ir viens liels jautājums par Paulu. Viņš ir nelaimes putns vai viņa braukšanas stils tomēr provocē vairāk uz kaut ko tādu? Cik ir? Ko saka menedžers? Vainīgs vai... Zini kā, krīt sportists. Vainot tu vari tikai sevi. Tā es uzskatu. Vai viņam neveicās vai... Es nezinu, es nemācēšu to precīzi atbildēt, bet es uzskatu, ka varbūt viņš pat daudz centās šogad. Nevajadzēja, viņš bija uzlicis pārāk augstu latiņu sev, saprot, sākumā, kad top 5. Viņš bija notrenējis, ka viņš pats saka, tur runājām. Pēc tās Argentīnas, viņš saka, man vienkārši gribās kliegt. Ja es visu ziemu nošancējis, tur noskrējis, tur visu izdarījis, un man gaisā izslēdzās mocis. Come on. Un tajā brīdī tev sagriežās, ka tu vari taču atkal tas pats, kas jau bija viņam ar to muguri, ka viņš veiksmīgi tika atpakaļ. Neviens jau īsti neskatījās vairs uz viņu pusi, kad pa ķēgumu staigāja to šīnu. Mēs meklējām, kurā komandā braukt. Ja. Kādam iestāstīt, ka šitais džeks nākamgad cīnīsies par trīnieku. Būs noņemts. Jā. Vai grūti kādam to piestāstīt. Un šī brīdī es domāju, tas viņam iedeva pa smadzenēm. Viņš baigi centās. Un kaut kādā brīdī tā nesanāca. Diemžēl, bet kā es jau teicu, es joprojām ticu, ka viņš var. Ja viņš brauc ļoti labi. Viņš brauc, viņam tikai jāpieliek, jādabū sev atpakaļ. Es saku, bet jāiet all in. Nevar. Tu vienlaid tāds menedžers, tad viņš saka prātīgāk, un tad tu saki all in. Tad kā pēc Argentīnas? Zini kā, tā kā Paula treneris Normans Jantons teica, prātīgi nenozīmē lēnām. Tas skaidrs. Viņš vienmēr Paulam teica, brauc prātīgi, bet tas nenozīmē brauc lēnām. Mums liekas prātīgi, tas ir lēnām. Nē, ar prātu. Tā kā tas blakus vārdi, tur man vēl atmiņā ir tur, ko Vilemsens, ko pieskārtējies Latvijas pasaules čempions, kad ar prātu, kad bija agresīvi. Tev jāriskē, tas sporta veids, ka tev jāriskē, tur kaut kādā brīdī tu... Tikai ar prātu. Bet ar prātu arī jāriskē. Tu jau vari riskēt bez prāta, un tad apmesties. Tad tu tālu neaizbrauc, tad stabilu. Tad 5 reizes neatbrauks. Tad tituli, tad nav desmitnieks. Tāpēc tur jau tā lieta. Tā skaitā, kā tu man esi teicis, gan Gaisers savā ātrumā. Vispirms savā ātrumā, tā tu man esi stāstījis, ko es varu atkārtot. Gan Gaisers savā ātrumā, Kairolī savā ātrumā, Herlings savā ātrumā, un tad tev var viss kaut kas, un tev nokrīt. Un Herlingsam tā nav pirmā reize, ka viņam kaut kas nokrīt. Viņam tur kaut kā jāizstaigā uz kaut kādu baznīcu. Drīzāk viņam nekā Paulam. Pauls nav tādā ziņā, viņš jau šogad viņš jau nebija nekāds tāds. Tie kritieni bija tādi, viņa nosacīti, varbūt, kā es saku, tai pašā Šveicē, tur nokrita Francijā. Tā kā nebija līdz galam labi. Ok, tu saki, Pauls ir labs braucējs, tu tici, ka viņš var uzvarēt. Labākais Latvijas braucējs jau cik gadus. Bet mēs jau liekam, es jau teicu, standarti ir citi, mēs liekam viņu pasaules rāmjos. Jā. Paskatoties, tu teici, jūs statistiķi jūs skaitiet. Es apstījos pirms, tagad sākām runāt, šajos 5 gados ir 12 braucēji, kas ir uzvarējuši vismaz kādā braucienā. Tas ir tas, ko Pauls īsti vēl nav izdarījis. Un ir 7 džeki, kas ir beiguši kopvērtējumu pasaules čempionu kopvērtējumu trīniekā. Viņš arī to nav izdarījis. Arī,
attiecīgi viņš arī to nav izdarījis. Nu, tad kur mēs viņu liekam? Mēs automātiski liekam tos 12 džekus, kas ir var vinnēt augstāk, vai tu, ja jūs noliekat tādu ja mēs uz skatāmies līnijas un izsaucamies, es nezinu, visi veseli, visi var braukt, nu, kura tu viņu izsauc pēc kārtas? Es šodien? Jā. Nu, šodien rītā mēs te nevarēsim pajautāt. Man tad jāapstās uz... Rekur Ingmārs tur Rekur 12, gan 12, gan 7. Nu, pirmie 7. Kā Rolī atskaitās jau tur, redz, Herlings tur ar... Nu, es viņu izsauku 8. No 12. No 7 priekšā, jā. Nu, Tos plus 7, mīnus, kas jā, ir, Desāls, tas tur kaut kā iemaldījies, tev tas nav. Jā. Druks kļūt. Druks kļūt, jā. Tie bija neizbraucieni. Jā, nu viņš jau vairs nebrauc. Nu, kā Rolī arī nebrauc. Nu, tad Reku Herlings, Koldenhovs, Pols vienādi plus mīnus. Tad tu Pāls sauc pirms. Nu jā, nu tad Reku, nu, pat ne 8. Es teiktu pat labāk, varbūt 6. Ja mēs tos atmetam 2 veterānus, kur nebrauc. Nē, ir ok. Es saku, nu, tas variants ir. Vienkārši ir. Tagad nāks klāt Jago Gērts no Emīļa 2. Nu, Guadanīnī labs vēl būs, nu, varbūt. Bet arī, nu, tur viss atkal uz tam traumām. Nu, Čeki nošķiļās un izbeidz. Cik Paulam Bākā ir psiholoģiskā degviela? Menedžeri tas jāprasa viņam. Es to nevaru ielīst katram galvā. Tikai nesaka man, ka tu nedomā. Skaidrs, ka tikai viņam. Nu, bet tu arī skaties. Draugs atkal tas nāk. Viņš paliek vecāks. Jā. Iespējams, prātīgāks. Aprecējies. Bet varbūt tas nav sliktā ziņa. Nav sliktā. Tur mans kolēģis jau to situāciju aprakstījis. Pa kreisi no manis. Tur, jā. Tā kā. Bet tāpatās tu domā, arī šeit jau pie mūsu bufetes galda ir pietiekami daudz cilvēku domājuši, kam darbs ir skatīties florbolā, basketbolā, futbolā, kuri nebrauc vienu pa trasi, kas notiek galvās, cik daudz grib, kā grib un tā tālāk. Nu, jā, es godīgi tā līdz galam negribu ielīst viņam tajā galvā, jo tas ir viņa paša Viņa galva. Viņa galva, un tas ir viņam jāizdara, pietiekami pieaudzis viņš ir, un es domāju, ka viņš to savu izvēli jau ir izdarījis. Ja viņš negribētu, tad viņš jau pateikt paldies uz redzēšanos. Bet tas bija tas, ko viņš pēc Argentīnas pateica komandas šefam. Ja mēs šitā turpinām, tad es labāk eju pludmalē vai aicu ganīt. Nē, viņš bija baigi vīlies tajā, kad, zin kā, tur viss būs. Tu no savas puses ieliec visu un pretī dabū. Tas ir tas, ko es saku, un vienkārši tas tagad viņi arī, tā komanda saka, mēs arī kļūdījāmies, pārcentāmies, bet tas ir pēc tam jau visu to. Diemžēl, ko darīt. Kārtējā sezona. Labi, sākam skatīties arī mazliet uz priekšu. Pauls ir viena lieta, Pauls turpina, Paulam vēl līgums uz gadu, vai ne? Jā. Un tas mērķis bija pirmo sezonu, it kā, tā kā pierīvēties pie jaunā mača, kas īsti droši vien nav līdz galam sanācis, bet, notiek. Pats viņš saka, es personīgi, viņi runāja, teica, Pauls līdz jūnijam, tev būs take it as it is, Kā būs tā? Jā, ņem, brauc, dari visu maksimum. Un lēnām viņi iemācīsies arī komandu, jo komandai ir daudz kas jauns. Un viņi, iespējams, ka tā komanda sasteidz, iespējams, ka Pauls varbūt bija šī gribēja vairāk. Un tur tas nesanāca. Labi, skatāmies uz priekšu. Bišķi jau pieminēja tos uzvārdus, bet man tā liekas, ka viens no pirmais priekšnoteikums, lai Latvijā tiktu uzskatīts un kļūtu par perspektīvu motobraucēju, motokrosistu ir, lai tavu tēvs sauc Kaspars. Tā varētu būt. Man sanāk... Arī Jānis es biju dzirdējis. Jā, tas ir šobrīd. Tad mums ir Kaspars Jonas, Kaspars Lielbārds, Kaspars Reišulis. Tā sanāk, vai ne? Tu statistikas izvilci. Bet, ok, labi. Redzi? Mammas kā ir? Es paliku te Kaspars. Pasties mammās, varbūt tur ir viss tas stāsts, jo tēcis jau tikai pusi no... Nē, viņa tēcis, man liekas, tas, kas tos ķīlējām skrien līdzi. Tēcis, bet mamma arī tur ir pasties mammas, kas ir Ilzes vai Dacis, vai ko tu noskaidro uz nākamo reizi. Ok, uz nākamo reizi noskaidrošu, bet... Vai Ilzes vai Dacis? Nē, es tik tā, populārākais. Ok, kādi ir tie priekšnoteikumi? Kas ir tie, kas vispār Latvijā var atļauties motokrosu saviem puikām šobrīd? Ir jābūt bagātam cilvēkam vai ir jābūt primāri apņēmīgam? Vislabākais ir tas traks un bagāts. Tas ir vislabākais salikums. Pirmkārt, jābūt trakam ir,
Un tad jau, teiksim, jāmeklē tas iespējamais variants, kā tad dabūt to naudu. Jo mums ir arī, kā es saku, šogad pasaules čempionāts 5 klasē, brāļi Cīruļi, viens no viņiem kļuva, viens vinnēja. 3 bija kvalifikācijā, pirmie 3 latvieši. Jā, tur ir tas stāsts, ka tie jaunie mums ir, un tāpēc jāmēģina viņus noturēt. Tāpēc ir tas manis pieminētais, tas MXGP akadēmijas stāsts, viss tā. Tie mazie redz, ka viņi var aiziet pie tiem lieliem džekiem, un turpat tu esi. Un tas tā kā tev atbraukt tagad, nezinu, NBA spēlēt arēnā Rīgā, un visi mūsu mazie basketbolisti, visi varētu tur čamdīt un ņemties. Tas ir tas stāsts. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Tie paši lielbāži, reišuļi, tie visi ir džeki līdz 20 gadiem, 11, juniori. Kā viņš sauc citos sporta veidos, es nezinu. Mums ir tā pēctecība, tas pats Kubuliņš, tas pats Bidzāns un tā tālāk. Vēl virkne tur Šaicāns, Laicāns un Ozoliņš, un mums ir ļoti daudz, ja tā saskaita. Katram, kā viņam tas ceļš aizies, tas ir, protams, atkarīgs no rocības vecāku vai sponsoru labvēlības vai kā kuram. Bet ir kur smelt. Protams. Ir kur smelt. Tieši tā, teiksim, Jānis Vinters ar savu puiku, ļauj tos rudzus un pērk močus, viss kārtībā. Kurš koku pārdod, kurš vēl kaut ko? Jā, tu liec tajā puikā iekšā, un ja sanāks, tad sanāks. Ja nē, tad kaut kādā brīdī jāizlemj. Bet tu redz nākamo, Jonas, teiksim tā, kurš ar pareiziem soļiem varētu būt? Es domāju, tie paši man pieminētie reišuļi, viens no viņiem noteikti. Jānis vai Kārlis, kurš labāks? Jānis jaunāks, viņam lielākas priekšrocības. Šobrīd jātur uz. Viņš jau tāds karstais pierādziņš bija šogad visās tajās, kur viņš brauc, un viņam veiksmīgi iznāca. Galvenais, lai viņš pats, pirmkārt, lai nav tās traumas, prātīgi ar prātu. Viņam ļoti labi paveicies. Viņam Roberts Justs ir treneris, tajā sistēmā viņi darbojās. Un tas arī liels plus mums latviešiem, ka mums ir tādi brāļi Justi, kas velk līdzi. Tas pats Kārlis Sabuls tagad veido savas tās jauniešu grupas. Tad Macuks strādā ar jauniešiem. Tie izbijušie sportisti neaiziet tur. Tie, kuros ir ieguldīts tēvi, ir ieguldījuši iepriekš. Jā, viņi paliek. Un tas ir tas lielais plus mums motokrosā, kad ir puikas paliek, viņi veido savas grupas, atkal nosacīt savā starpā konkurē. Tāpat laikā tiem, kas nāk iekšā, viņiem ir, kuri, ja gadus apakaļ man prasīja Kristi, kur es varētu savu puiku aizsūtīt trenēties, tad tagad jau mums ir jau gan tie paši vecie Aivars Ābols, Marupē un tā tālāk. Ļoti daudz ir. Ap Rīgu, Lauris Freibergs, es varu saukt vēl un vēl. Jā, tur, ir tās vietas. Un traumas. Turam iekšlēnā traumas. Mēs nepieminējām. Tā ir tā nepatīkamā daļa šam sporta veidam. Vienīgais. Mēs pieminējām gan Kairolī, gan Herlingsu, gan Gaiseru. Nezinu, un nav svarīgi, vai būtu ātrāks par Paulu Jonosu, bet mums bija Matīs Karro. Gan 125 kubīku centimetru pasaules čempions. Jā. Ar noteikti varēja vairāk parādīt nekā to izdevās pasaules čempionātos. Tieši tā, tas ir tas stāsts, ka kaut kādā brīdī tā trauma, tas tevis pieminētais iekšējais, psiholoģiskais varbūt nostrādā. Katrs jau ir individuāls, bet redzot to, kā šobrīd virzās tas pats Jānis Reišuls, es domāju, ka viņam ir tas uzvarētāja tāds skatiens. Pēc cik gadiem tev patīk? Tev izdodās šeit. Pēc cik gadiem mēs viņu redzam MXGP? Tu viņu redzi. Es MXGP, es tagad neesmu par to domājis. Viņš vēl jauns ir. Viņam ir vēl MX2 priekšā un MXGP šobrīd tā ir nežēlīga klase, nevelti tie paši Amerikas eksperti Carmichaels un tas otrs, kā viņi sauc. Nav svarīgi. Vile Porto teica, kad Eiropieši ar crazy. Nē, kad Eiropieši ir baigi pielikuši, kad viņi ir stiprāki, ja mēs to redzējām nācijās. Vienīgais Jet Laurens bija labāks pārējais, un arī tas Prado viņš varbūt nebrauc uz 100%, jo pārējie jau tie amerikāņi vispār tur bija. Labi, viņi atbrauc ne A sastāvs, ja tur atbraukt varbūt Tomaks Sekstons, varbūt būtu labāk, bet Eiropieši krietni pielikuši, būsim reāli. Tas līmenis, kas ir MXGP, ja tu statistiski paskaties, cik te šogad ir uzvarējuši arī tos posmus, nav tā, ka dominants tur 1 vai 2 tikai. Kā agrāk bija, kad Everts ar Pišonu cīnījās un pārējie brauc pusminūti aizmugurē. Nē, te brauc 5 džeki 10 sekundēs. Un tad to
sacensības skaties un baudi. Un tur ir tāds, tas jau psiholoģiski arī nav. Tā kā, es uzskatu, ka tas kopējs līmenis pasaulē iet Eiropā maksimāli uz augšu. Un ja mums jau tur ir 3 mūsējie, Pauls un abi Reišuļi jau ir tajā visā dzirnavā iekšā. Tas nav slikti. Tas ir ļoti labi. Ceļa karti ne Kārlim, ne Jānim mēs nerakstām vismaz šodien. Bet es sapratu no tevis, ka tu biji izlasījis avīzē, tās daudz tagad var lasīt, ka tu zināji, kas uzvarēja tajās sacensībās, kur brāļi Lielbāži brauc. Var bez googlēšanas pateikt, kas Blaķens vinnē šogad? Van Luhena. Ļoti labs uzvārds. Van Luhena, vai kā? Tam tu Van Luhena. Mums ir Van Luhena. Van Luhena, Tam tu var vēl vismaz, pasaka, kas tur vinnē. Protams, es sekoju arī basketbolam un visu pēc kārtas. Tu seko cipariem, vai tu skaties, vai tev interesē vispār kādu vēl šobrīd? Bloksojas nerāda. Grūti redzēt. Viņi no sākuma tā kā rādīja, bet tad kaut kas tur saplīsa un viņi nerāda. Televizors saplīsa? Nē, man televizors rādīja, bet viņiem saplīsa kameras laikam. Bet uz posmu klātienē es nebiju, bet jā, es sekoju līdzi. Pastos Baks brauc. 17 gados, jā, Etiens, 17 gados, es tā dzirdēju, pat Kristaram Serģim tur negāja tik labi. Kristers Serģis 17 gados brauc Latvijas čempionātā. Nobrauc pie 31 sacensību tajā sezonā. Igaunijā, Lietuvā, Latvijā tikai brauc. Es sāku tikai 16 gados braukt. Respektīvi, solo mēs uzskaitījām, un tu jau bufeti sākumā pieminēji, tur šobrīd izstāst, ka Bruno un Daniela arī visu labi Lielbāžiem. Es domāju, ka jā. Atliek tikai viņiem, tēvs arī pareizajā vārdu ir izvēlējies. Bet es domāju, ka tur būs, viņi jauni džeki, trenējās, visi tur 2-3 gadu, un es domāju, ka būs mums medāls. Un arī nedrīkst nepieminēt arī kvadros. Mums ir ļoti labi Nejam, Agrim dēls Kārlis arī jau. Pa šosei tagad mazāk brauc? Nē, viņš ar kvadru ļoti labi. Latvijas čempions, jauns džeks arī 16 gadu. Tā kā, tie jaunie, un redz un saprot, viņiem jau nāks līdz draugi paziņas, tas vecums, jā, viņu tie vienaudži, un tie būs tie, kas fanos. Tāpat tās, kā pa Paulu fano, viņi plus mīnus vienaudži, tad tagad pa Reišuļiem jau ir 10 gadu jaunāki. Tur tās gan meitenes, gan puiši, un pa šitiem arī. Un tad, cerams, ka viņu panākumi pavilks to masveidību, ko tu minēji, teiksim, tajos 20 gadu atpakaļ, kas bija. Tad būs tas Baltijas čempionāts, tur būs salikušies. Ja Igauņi piekritīs, un latvieši un lietuvieši, redzēs. Es nedomāju, ka Latvijas Baltijas čempionāts būs ļoti spēcīgs, jo tas visur ir. Arī Somijā ir kritums. Tas salīdzinoši nav baigi tā, teiksim, viegli. Tad būtu kvalitatīvu sastāvu šeit uz Latvijas čempionātu. Par to es domāju. Bet tā kopumā mēs varam teikt, ka motocross Latvijā pamazām atdzīvo. Bija kāds knockdown posms bija, bet kurā brīdī bija knockdowns? Bija. Kad Viestas Gaušs beidz. Pauls atvilka atpakaļ, man liekas, tāda interesi. Jā. Viņš ir pirmais vilcējs. Pirms tam jau bija Karo, pirms tam bija Freibergs. Bet nebija tāda rezultāta. Ivo Steinbergs. Nē, protams. Tas arī bija tas viens stāsts, kas man likās toreiz, ka mūsu līdzjutēji priecājās par 15. Karo brauc. Visu cieņu viņam, bet pats pieredzināja pie pirmās. Man tad likās, ka Kaspar Pauli tēvam, es teicu, taču var Latvijas uzvarēt pasaules čempionātu. Tieši tādu pašu džeki ar rokām kājām. MXGP vai MX2? Pasaules čempionātā solo motocrossā bija definīcija. Nebija sadalīta. Tad jau vēl tik daudz tu vispār nesaprati. Tad jau likās jau daudz, jā. Bet, tā kā tu redzi, tagad mums ir atkal Reišuļi, to var izdarīt, tikai baigi daudz jāstrādā. Šausmīgi jāziedo viss, kas tev ir un vairāk. Un federācija jāstrādā. Federācija vismazāk šeit ir līdzvainīga pie tiem panākumiem. Federācija šogad, ja godīgi atbalsta pirmo reizi, es 2 vārdos pateikšu, pirmo reizi Latvijas, kopš es zinu federāciju, aizveda Latvijas izlasi lielo, nomaksājot visus izdevumus. Un tas pateicoties izglītības ministrijas un Mārtiņam Lazdovskim un
visu to sistēmu, ko mēs varējām atļauties arī jauniešiem, nosponsorēt blakusvaļu izlasēm, kvadricikliem, atbalstīt labākos sportistus, tā skaitā Paulu, Jāni, vēl kaut ko. Visus tos pasaules čempionātus, nav nekad bijis tik liels atbalsts šobrīd. Federācijai kāds bija šogad? Es uzreiz pasaku. No laika, kad federācija nevarēja samaksāt parādu starptautiskajai motosporta federācijai, un es aizbraucu uz Vācijā uz sacensībām un nevarēju startēt, jo man nebija licences, man pateica, čuriki, nebūs. Nē, jā, tieši tā. Un tad vīri ar privātiem līdzekļiem tur nosedz to parādu. Līdz tam, kad mums jau nāk kaut kādas dotācijas, tur sieviešu klases šogad varējām organizēt, starptautiskā federācija atbalstīja un tā tālāk. Tā kā es domāju, tas viss ir ok. Kristēr, daba pasargu vispār domājis nebija. Apmēram zinu, piekrītu katram vārdam, pat domājis nebija. Es saredzu, kā daudzos sporta veidos tur rīkšus, lai izdodas tās Baltijas sacensības. Tā vilkmei, ko mēs pieminējām, lai tiem nākamajiem, mēs tur ne Paulu, ne īsti brāļus Reišuļus, ka būtu nepieciešams lielāks atbalsts. Lai izdodas tās mēles kopā ar lietuviešiem, lai tās sacensības. Es domāju, es esmu pat bijis motokrosos, kur ir 5000. Nevis tie un tās vietējās, un es nerunāju par zelta zirgu, es nerunāju par pasaules čempionātu. Kaut kādā posmā. Es runāju vidēji. AP šogad es pat neuzprasīju Mairim, cik tur viņam bija, bet ļoti daudz skatītāji. 2 dienās bija vesels festivāls. Labi, 50 gadu. Gulbenē agrāk nāca vairāk. Dobelē. Jā, bet agrāk bija vairāk iedzīvotāji Latvijā. Maksāt spējīgie viena daļa jau aizmuka projām tajā 8. gadā, 10. kad tā krīzīte bija. Viņam neatbrauc. Cik motokrosā, jā. Vidējais slānis, kas nāk uz motokrosu. Tie, kas iet uz operu, tie nenāks motokrosu. Protams, mēs katrā bufetē par kaut ko turam īkšķis. Lielā masa. Kristēr, kā mums kāds iet projām, mēs turam īkšķis par menedžeriem, par močiem, par skrējējiem, šāvējiem, metējiem un tā tālāk. Lai izdodas tās sacensības ir interesantākas. Es to tikai gribās, lai ir tā, kā ir. Mēs pozitīvi. Pirmais, lai ir veselība čaļiem, vai ne? Ja būs veselība čaļiem, būs rezultāti. Ja būs rezultāti, būs arī nauda čaļiem. Ja būs nauda čaļiem, būs nauda arī veikalam. Nē, tu veikali tur. Katrā ziņā motokross ir. Motokross ir tikai maza daļa. Veikalā ir laivu zvejnieki un turisti un viss pārējais. Motokross ir ticis starp prioritāriem sporta veidiem Latvijā. Motokross vairs nav nogdaunā, kā mēs dzirdējām no Ingmāra. Ir piecēlies, izskaitīja līdz 10. Viss atjaunojums spēks, un tas beidzās ar kārtējo medaļu pasaules čempionātā. Nē, medaļu titulu. Pats es teicu, ka otrā vieta ir pirmais lūzers. Tā ir tavu vārdu. Viena vieta jau tikai izcīna, pārējās vietās paliek. Tad balta grāmatiņa zilu Bēls atbalstīja. Bet, zin kā ir, bet, ja būs lielā medaļa, tad jau tas būs izcili. Ja būs tituls, fantastika. Pie tā arī paliekam. Pie tā arī paliekam. Vēl ir laiks. Pauls vēl jauns čals. Super, Kristēr, atnācīja. Paldies, forši parunājām. Paldies, ka uzaicinājāt. Lūdzu, ka uzaicinājāt. Nesat aizmirsuši. Paldies, Lūdzu, ka uzaicinājāt. Paldies arī visiem, kas bija mūs ieslēguši pastīties vai paklausīties. Un tiekamies atkal pēc nedēļas. Vislabāk! Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.